vingrināmi plaukstām un pirkstiem, kurus varam veikt sēdus vai stāvus. Pirmajā vingrinājumā ieņemam šādu sākuma pozīciju un veicam kustības, kā norādīts video. Nākamajā vingrinājumā ieņemam šādu sākuma pozīciju. Un tālāk plaukstas locītavas apļosim pulksteņa rādītāja virzienā. Abas locītavas veic kustību vienā virzienā. Tagad mainām virzienu un apļojam plaukstas locītavas pret pulksteņa rādītāja virzienā. Nākamajā vingrinājumā novietojam plaukstas taisni, pirksti kopā sakļauti. Veicam kustības plaukstas pamatnes locītavā uz vienu pusi un uz otru pusi. Pirkstus mēģinam sakļaut kopā, kustību veikt lēnām un sakojam, lai pārējā roka aukonis nekustās līdzi. Nākamajā vingrinājumā sākuma pozīcija ir šāda. Šajā vingrinājumā novietojam īkšķi pret katru no pirkstiem. Veicam kustības lēnām un saliecam katru pirkstu, lai tas veidotu tādu kā O burtiņu. Un visbeidzot pēdējā vingrinājumā rokas novietojam šādā pozīcijā. Veicam kustību, saspiežot plaukstas kopā, radam nelielu spiedienu un atveram vaļā. 3, 2, 1, atveram. Ja vingrinājuma izpildes laikā rodas kādas nepatīkamas asas sāpes, tad plaukstas varam vienkārši sakļaut kopā bez papildus spiediena.